Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila 2. vēstulē Timotejam, 2. nodaļā, no 8. līdz 15. pantam. Pāvils raksta: Atceries Jēzu Kristu no Dāvida dzimuma, kas tika augšām celts no mirušajiem pēc mana evaņģēlija. Viņa dēļ es ciešu pārestības, pat važās tiku iekalts kā ļaundaris. Bet Dieva vārdu nevar saistīt važās. Tādēļ es visas ciešanas panesu izredzēto dēļ, lai arī viņi Kristū Jēzū gūtu glābšanu un mūžīgo godību. Uzticami ir šie vārdi: ja līdz ar viņu esam miruši, līdz ar viņu dzīvosim. Ja izturēsim, kopā arī valdīsim. Ja nolieksim, arī viņš mūs nolieks. Ja būsim neusticami, viņš paliks uzticams, jo viņš pats sevi nevar noliegt. To visu atgādini un brīdini, piesaugdams Dievu par liecinieku, neizraisot vārdu karu. Ne pie kā derīga tas nenovedīs, tikai kaitēs tiem, kas to dzird. Sevi pašu centies nodot Dieva rīcībā kā noderīgu un nevainojamu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs esi aicinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātus. Iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Dzīve nav viegla, mēs to zinām. Un zinām ne tikai ar prātu, bet ar visu savu būtību, jo eksistences grūtības skar cilvēku visā viņa veselumā, gan intelektu, gan emocijas, gan fizisko ķermeni. Apostols Pāvils savā 1. vēstulē Timotejam turklāt atgādina, ka visu ļaunumu sakne ir alkatība. Viņa prāt galvenais visu ciešanu un nebūšanu iemesls ir tas, ka cilvēks nespēja būt pieticīgs. Viņam nekādi nepietiek ar to, kāda dzīve, kādi apstākļi un resursi ir viņa rīcībā. Kā savulaik norādīja bijušais Romas katoļu baznīcas pāvests Benedikts 16. dažādu iemeslu dēļ, nespēdams iegūt pārliecību un paļāvību tādās eksistenciāli svarīgās pieredzēs, kā izsalkuma apmierināšana, vajadzība pēc mīlestības un drošības nepieciešamība. Cilvēks tā rezultātā iemanto fundamentālu nemieru un sāk vienā brīdī absolutizēt naudu, seksu un varu. Alkatības un šīs fundamentālās nedrošības tieši rezultāts ir cilvēku slēptas vai atklātas savstarpējās cīņas. Mēģinājumi sadalīt, pārdalīt, uzkrāt iekārojamos resursus. Jo attīstītāka sabiedrība, jo izteiktāk savu uzvedību, savu iekaroto pozīciju mēs mēģinām attaisnot un nostiprināt ar visdažādākajām idejām un visvisādām filozofijām. Mēs mēģinām kontrolēt viens otru, valdīt viens pār otru, cenšoties saslēgt viens otru važās, gan ideiskās, gan, ja tās nepalīdz, arī fiziskās. Viens tāds uzskatāms piemērs, par ko pirms kāda laika rakstīja daudzi plašsaziņas līdzekļi, un atkal šis jautājums ir aktualizējies, bija blakus Krievijā Maskavas mēra vēlēšanas,
kurās, kā zinām, startēja arī opozīcijas kandidāts Navaļnijs. Pret viņu tika sākta tiesvedība par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar viņa biznesu. Ņemot vērā līdzīgus nodarījumus, ņemot vērā likumdošanu un tiesas praksi, statistiskā iespējamība, ka viņam piespriedīs 5 gadus vai vairāk cietumā, bija 0,9% no 100. Ņemot visu iepriekšējo pieredzi vērā, 0,9% no 100. Bet ko tik visu neizdarīs Cēlas idejas vārdā? Viņam piesprieda reālu cietumsodu, par kuru tiesvedība turpinās joprojām un atkal ir sacēlusies neliela ažiotāža. Ideiskas važas nepalīdz, jāķers klāt pie fiziskām. Taču, lai kā grozītu, lai kā locītu un pielāgotu idejas, ir kāds līmenis, kas nepakļaujas važām, nepakļaujas kontrolei un manipulācijām. Un tā ir pati realitāte. Protams, ar dažādu tehnoloģiju un izgudrojumu palīdzību mēs cenšamies darīt arī to, dzīvot tā, it kā realitāte uz mums neattiektos. Un kaut kādos aspektos mums tas arī izdodas. Mēs, piemēram, nēsājam sezonai atbilstošu apģērbu, dzīvojam mājokļos ar puslīdz kontrolētu vidi, pārvietojamies ar dažāda veida transporta līdzekļiem, lietojam medicīniskus preparātus un tam līdzīgi. Taču realitātei joprojām ir savas robežas, kuras mums nepārkāpt un neatcelt. Realitāte nevar visā pilnībā manipulēt un kontrolēt. Un Pāvils to labi apzinājās. Viņš bija ieslodzīts idejas dēļ. Viņš sludināja evaņģēliju, atbrīvojošu vēsti, kuras iespaidā sāka mainīties cilvēku dzīves. Viņa domāšana, vērtības, izpratne par sevi, savu vietu sabiedrībā. Apostols sludināja vēsti, kuras iespaids uz esošo, šķietami pareizi sakārtoto un izlīdzsvaroto sabiedrību, kādiem cilvēkiem, tajā skaitā savulaik arī pašam Pāvilam, šķita biedējošs un apdraudējošs. Un pret ķecerībām jācīnās. Un ja nav iespējams ar ideiskām važām, jāsāk lietot fiziskās. Tāpēc Pāvils raksta, Kristus dēļ es ciešu pārestības, pat važās tiku iekalts kā ļaundaris. Bet Dieva vārdu nevar saistīt važās. Kādēļ Pāvils tik pārliecinoši runā, ka Dieva vārds, Dieva mācība nav savažojama? Manuprāt, tādēļ, ka Pāvils labi saprot, ka Dieva vārds apraksta, māca objektīvo īstenību. Un kā īstenību, kā realitāti to nevar manipulēt, izlocīt un saslēgt važās. Un daļu no šīs realitātes mēs redzam arī atspoguļot Pāvila vēstulēs. Pāvila sludinātais evaņģēlijs nav tikai kāda ideja, kāda teorija, lai gūtu personīgu labumu vai attaisnotu un nostiprinātu savas pozīcijas. Pāvilam Kristus iemiesotais evaņģēlijs ir paredzēts visaptverošām pārmaiņām ikviena cilvēka dzīvē, kurš pārmaiņas vēlas. Un tā kā dzīve ir visnotaļ grūta, fiziski, emocionāli un intelektuāli, tad pārmaiņas varētu vēlēties daudzi cilvēki šajā pasaulē.
Nu, lūk, rakstīdams konkrēti Timotejam, apustulis, balstoties savā dzīves pieredzē, sniedz savam darba biedram dažus praktiskus, realitātei bāzētus Dieva vārdā, Dieva mācībā, Kristus mīlestības pieredzē bāzētus padomus. Piemēram, kas ir jādara? Kas Dieva radītajā pasaulē jāņem vērā, lai dzīve, kas ir pietiekami grūta, varētu ne tikai kaut kā novilkt līdz galam, bet to varētu izdzīvot pilnasenīgi, izmantojot tajā ielikto potenciālu, kas patiesībā mums visu laiku ir pieejams, tikai mēs to neredzam, neapzināmies. Jo dzīvojam, un varbūt pat zināmā mērā tiekam turēti zināmās ilūzijās un maldos. Kas ir šie daži praktiskie padomi, kurus Pāvils sniedz Timotejam? Mūsu pārdomu teksts, ko mēs nu pat dzirdējām, iesāks ar vārdiem: atceries Jēzu Kristu. Bet ļoti interesanti, ka dažas rindkopas iepriekš Pāvils lieto vēl pāris citus padomus, kā piemēram, viņš saka: panes ciešanas līdz ar mani. Jeb burtiski tulkojot, ciet līdz ar mani. Tad viņš saka: pārdomā, ko es tev saku. Un tikai tad atceries Jēzu Kristu. Un noslēdz viņš ar padomu: to visu atgādini. Un kad mēs saliekam šos padomus vienu pēc otra, tad izskatās, ka apustuļa ieteikums Timotejam patiesībā ir ļoti realistisks, ļoti piezemēts. Ko Pāvils saka? Ciet, domā, turi prātā Kristu, atgādini to arī citiem. Kur vēl piezemētāku, reālajā dzīvē bāzētu padomu? Ciet, Pāvils saka. Variantu jau nav. Uzdrīksties dzīvot. Uzdrīksties dzīvi pieņemt tādu, kāda tā ir. Un dzīve cita starpā ir ciešanas. Negribēsi ciest, gribēsi par visu varu izvairīties no ciešanām un sāpēm. Rezultātā visticamāk nemaz nedzīvosi. Eksistēsi ilūzijās, noliegumā, un droši vien ar to pats sev radīsi vēl papildus sāpes. Nebaidies ciest, un tavas sāpes mazināsies. Paradoks, bet, manuprāt, fundamentāla dzīves patiesība. Nebaidies ciest, un tavas sāpes mazināsies. Taču neesi naivs, Pāvils turpina. Ciest un konfrontēties ar realitāti nozīmē arī domāt. Domāt, pārdomāt, mēģināt saprast, kas es esmu, kā esmu veidojies, kas ir iemesli manam patreizējam stāvoklim. Vai ir iespējams kaut ko mainīt? Vai tas ir nepieciešams? Domā līdzi savai dzīvei. Domā līdzi, ieklausies tajā, ko dzīve, ko citi cilvēki tev stāst un māca. Kādā brīdī Pāvils deva padomu tesaloniķiešiem: pārbaudiet visu. Paturiet to, kas ir labs. Atceries Jēzu Kristu. Kad tu ciet, kad tu domā, turi prātā to, ko esi uzzinājis un ko esi piedzīvojis Jēzu Kristu.
Jo tikai kopā ar Kristu tavā dzīvē atraisās tajā ieliktais potenciāls. Un atgādini šo arī visiem citiem. Kādēļ? Nu tādēļ, ka tieši Jēzu Kristū atklājas kāda tāda dzīves īstenība, kuru kopš tā ir atklāta un saskatīta, vairs nevar apklusināt. To vairs nevar paslēpt un iekalt važās. Agri vai vēlu šī Kristū atklātā īstenība liek par sevi manīt. Kas tā ir? Pāvils saka, uzticami ir šie vārdi. Ja līdz ar viņu esam miruši, līdz ar viņu dzīvosim. Ja izturēsim, kopā arī valdīsim. Ja nolieksim, arī viņš mūs nolieks. Ja būsim neusticami, viņš paliks uzticams, jo viņš pats sevi nevar noliegt. Par ko Pāvils šeit runā? Viens piemērs. Kad puisis un meitene stāv altāra priekšā un saka viens otram solījumu, ka viņi būs kopā viens ar otru, gan priekos, gan bēdās, gan bagātībā, gan nabadzībā, esot veseliem un slimiem, ka viņi būs kopā visas mūža dienas. Tas ir ne tikai solījums nākotnē, bet vienlaikus tas ir arī apliecinājums, ka viņus jau šobrīd vieno kāda spēcīga, neredzama saite, kas ir padarījusi šos divus atsevišķos cilvēkus par vienu veselu. Viņu dzīve ir kā simbioze. Viņi ietekmē viens otru. Un vismaz emocionālā ziņā viņi pārtiek viens no otra. Viņi baro, paēdina viens otru. Ja līdz ar viņu esam miruši, līdz ar viņu dzīvosim. Šādi aprakstīdams cilvēku attiecības ar Kristu, man šķiet, apustulis vēlas sacīt, ka starp mums un Kristu var izveidoties spēcīga, garīga, mistiska saite, kuras tuvākais mums atpazīstamākais ekvivalents ir laulības tēls. Tā ir dzīve kopā ar Kristu, gan priekos, gan bēdās, gan dzīvē, gan nāvē. Dzīve kopā ar Kristu. Pāvils sev, piemēram, dēvē konsekventi par Kristus kalpu, jeb Kristus vergu. Jēzus, piemēram, savus mācekļus dēvē par saviem draugiem. Taču vārdiem nav nozīmes. Runa ir par attiecībām. Nozīme ir pieredzēji tam, ka pazīstam Kristu, tam, ka esam varējuši apzināties, piedzīvot viņa žēlastību, viņa labvēlību, viņa piedošanu. Tie, kuriem šāda pieredze ir, zina vai nojauš, par ko ir runa. Tie, kuriem šādas pieredzes nav, jebkuri aprakstošie vārdi ir tukši, jo vārdiem piepildījumu sniedz realitāti. Lai gan, protams, cerība ir. Proti, ja, piemēram, ģimenē, savu vecāku vai pašu veidotajā, vai, piemēram, draugu vidū, vai jebkurās citās attiecībās, ja mēs esam piedzīvojuši kaut vai cilvēciskās iespējamības robežās, taču maksimāli izteiktu beznosacījumu mīlestību, tad varētu sacīt, tur ir atklājusies arī Kristus mīlestība. Ja pazīstam to vienu, mums ir vismaz nojausma par to otru. Tas ir, ko Pāvils grib pateikt. Būt kopā ar Kristu, priekos un bēdās, bagātībā vai nabadzībā, esot veseliem un slimiem, ar viņu mirt, ar viņu dzīvot. Būt kopā ar Kristu nozīmē ļaut viņam ietekmēt manu dzīvi. Ļaut viņam būt par manu spēku un iedvesmu avotu. Tāpēc jau viņš arī turpina,
Ja izturēsim, kopā arī valdīsim. Ja nolieksim, arī viņš mūs nolieks. Ja būsim neusticami, viņš paliks uzticams, jo viņš pats sevi nevar noliegt. Ja mēs uzmanīgi ieklausamies, pirmajā mirklī pretrunīgi vārdi, bet tajā simbiozes kontekstā top skaidri. Proti, kamēr mēs būsim kopā ar Kristu,